kopīgais finansējums 1.778.406 lati un 12 santīmi. Viņš sadalās tādā veidā, ka ERAF finansējums ir 941.096 lati, valsts budžeta dotācija 33.213 lati un pašvaldība finansē 804.097 latus. Es domāju, ka šī summa, kas ir ieguldīta, noteikti mums ilgu laiku palīdzēs šeit caur auci izbraukt kā cilvēkiem un justies labi. Paldies ministrijai, un šodien mums kopā ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andrijs Matīs. Paldies, un noteikti arī vārds jums. Pateicībā katram, ko es došu, te ir tikai auces novada labumi. Gan mūsu medus, gan mūsu vīns, gan skati no mūsu apkārtnes. Paldies! Jā, paldies, godājumie Auces novada iedzīvotāji. Un tiešām patiesas prieks, ka šis projekts sadarbībā ar pašvaldību ir izdevies ļoti veiksmīgs. Un tiešām tas ir pirmais posms un vidusposms šī ceļa sakārtošanai. Mēs redzam, ka ir izbūvēta iela, ir nodrošināta trotuāri un satiksmes drošības uzlabojumi, kas radīs arī drošākus apstākļus cilvēkiem pārvietoties. Skaidrs ir tas, ka mēs iesim uz priekšu, mēs strādāsim arī pie pārējo ceļu posmu atjaunošanas. Jau nākamajā gadā mēs ceram, ka šis posms uz Lietuvas robežu, šie 2 kilometri arī tiks uzsākti darbi, un arī tas jautājums beidzot tiks atrisināts. Un cerams, ka šis ir kā labs signāls, starta signāls tālākajiem projektiem, kas savienot Auci ar citām pilsētām, ar Lietuvu, un tas kalpotu gan iedzīvotāju mobilitātes pārvietošanās un arī biznesa vides uzlabošanai šajā reģionā. Paldies pašvaldībai un paldies arī būvniekiem par šo veiksmīgo sadarbību. Paldies! Ar satiksmi bieži dzirdēt Dzintara Zaķa vārds. Dzintars Zaķis ir gan satiksmes ministrijā, gan protams, Saeima vienotības frakcijas vadītājs. Paldies par atbalstu, es ceru arī uz turpmāku atbalstu. Paldies pašvaldībai, paldies uzņēmējiem, projekts izskatās ir izdevies. Paldies, cerams, ka šis nav ne tuvu, ne pēdējais no projektiem, ko mēs spējam realizēt šeit Aucē. Paldies! Paldies! Un tad sākās šis iepirkuma noslēguma laiks, un iepirkumā vinnēja Lemikainen Latvija. Es aicinu Jons Gurčus, tehniskais direktors Lemikainen Latvija. Paldies jums! Un, protams, kāds vārds. Labdien! Protams, mums kā būvniekiem ir milzīgs prieks tieši atklāt objektus, pabeigts objekts. Nav nevienam noslēpums, ka kāds objekts arī ir smagāks, kāds vieglāks. Šis objekts bija salīdzinoši sarežģīts ar to, kad viņam arī mainījās komunikācijas, lai nav jāremontē ātri pēc ieklāta asfalta. Šobrīd objekts ir nodots, izstāsts, man liekas, ļoti labi, un milzīgs prieks redzēt, ka vēl kaut kas ir Latvijā sakārtots, ko var likt arī auciniekam, visu latviešu iedzīvotāji. Paldies! Paldies! Zigmunds Peters laikam kļuvis par aucinieku. Atstājis aiz sevis, to pats pastāst, bet darba vadītājs Zigmund, lūdzu. Paldies par padarīto. Labdien! Bija patiesas prieks uzbūvēt kārtīgu ielu Aucē, un arī prieks, ka visiem cilvēkiem pēc tam ir iespēja dot normāli pārvietoties pa ielu, pa ietvēm, un līdz ar to arī dzīvot sakārtotā vidē. Īpaši paldies pašvaldībai, kas bija ļoti atsaucīga un bija mums laba sadarbība, realizējot projektu. Paldies! Provija bija tā kompānija, kur projektēja valdes priekšsēdētāja Aija Kalniņa. Paldies!
Es ilgi domāju, ko labi pateikt, jo varētu teikt, ka Auce ir tā pilsēta, kurā bija prieks strādāt, jo reti ir pašvaldību uzņēmumos, daudzās arī pilsētās tāds riktīgs saimnieks. Tad Aucē es gribētu teikt, ka bija viegli strādāt gan būvniekam, gan projektētājiem, jo Gins ir tas cilvēks, kurš ar lielo burtu varētu teikt, ir riktīgs saimnieks. Viņš arī nebijās no dažādām brīdinājumiem par to, ka var nepabeigt objektu, ka tiek veikta būvniecība projektēšana kopā. Tas arī bija tāds risks un varētu teikt, ka es zinu 2 pašvaldības, kur šādā veidā ir strādāts. Ja? Tas ir Tukums un Audze. Paldies, Gin, ka tu uzticējies šim projektē būvē kopā. Noteikti prieks atkal. Mārtiņš Biķis, Aberenta valdes loceklis. Labdien, es neesmu Mārtiņš Biķis, es esmu darba vadītājs, kurš te strādāja, bet tomēr ļoti liels paldies jums visiem, gan ģenerāla uzņēmējiem, gan pašvaldībai par kopā paveikto darbu. Un cerams, ka pie mums atgriezties un strādāt pie nākamajiem projektiem. Paldies arī Jurim Gravolim, protams. Un Liberta, būvu profesionālā uzraudzība. Un tad Aigars Rozenbergs, tiešais būvu uzraugs. Paldies, Aigar. Es varbūt īsi novēlējumu tikai, lai ceļniekiem, būvniekiem šeit nebūtu jārādās gadus 10 uz šīs ielas. Un tad es aicinu satiksmes ministrijas valsts sekretāru, droši vien arī Lemikaineni. Varbūt arī projektētāju un sevi pārgriezt lentu un dot oficiālo startu šai ielai. Dodam startu. Un pirmie mums ielās dosies pēc lentas pārgriešanas mūsu jaunā paudze, kura šos labumus novērtēs visilgāk. Iela ir atklāta un ļoti skaļiem aplausiem skanot. Mazie ripeņbraucēji ieņem startu un